riteņbraukšanās. Riteņbraukšanas sāk nodarboties jau maigi sen. Pamatskolas laikos, kad uz skolu, pa sporta skolotē atnāca strādāt kāds, man teica, teikšu, man organizēja riteņbraukšanas pulciņu, protams, bija ierīndā, braukāja apkārt. Pēc tam tēvs sāka vest uz sacensībām, man brauc ar Kuldīgas sporta skolu kopā apkārt pa Latviju, un pēc tam parādīja, ka rezultāti paņēma Brieņas sporta gimnāzijā, trenējās pie Jāņa Veids. Pēc tam atnāca uz Rīgu, uz Rietumbalmas komandu pie Vitālijas Mirnava. Sagatavoju līmeni, kādā es esmu tagad. Pastāst par savu jauno komandu, kā tu viņā nokļuvi, kā tev tur iet? Jaunā komanda Amerikā bāzēta komanda, bet tagad ir komandas māja arī Francijā un trenējamies un braucam sacensības vairāk pa Eiropu, pa Franciju, Beļģiju, Holandu, par šo galu. Komandā nokļuvu caur menedžeri, kurš nav Nīderlandes, viņam ir labi pazīšanās tur. Komandā parādīja labu rezultātu pagājušajā pavasarī. Bija iespēja tur tikt un izlēma doties uz turieni. Bija arī pavasarī aizbrauc uz Amerikas Savienotām valstīm uz treniņu nometni, bija ļoti interesanti. Pieredze labi bija, vispār diezgan interesanti. Kāda ir atšķirība starp Latvijas komandu un starp viņu domāšanu, kā viņi veido komandu? Nezinu, atšķirības jau riteņbraukšana, kā jau riteņbraukšana sacensībās var notiek viss tas pats, kā jau vienmēr, bet tā sadzīvojas, nezinu, vienkārši citādāk cilvēki, cita domāšana. Tā ir grūti salīdzināt vienkārši. Divas dažādas komandas, kaut kas bija labāks šeit, kaut kas labāks tur, kaut kas sliktāks. Kāda ir tev loma komandā? Kādu funkciju tu veic? Komandā, kā jau, protams, tāpat kā Rietumbankā, kad tieši sacensībās loma tāda, kad brauc etapas, kas ir piemērot man, kas mēģina aizbraukt prom, braukt atrāvienā, braukt aktīvi un nonākt uz grupas finišam. Man nekādas viendotības nav, tad vienmēr palīdz komandas sprinterim uz finišu. Bet tā, katra konka ir atvērta un katram ir iespēja parādīt sev, mēģināt aizbraukt projām, nofinišēt. Kas ir tavas spēcīgās puses? Spēcīgās puses ir vienkārši izturība, dažas kalnas, smagas. Stiprā vējā braukt un nelieliem pauriem izturēt. Laikam izturīt, tomēr ātrums un sprints nav nekāds lielais. Kalna nav nekāda stiprā puse, tāda spēka izturība. Kā tu vērtēji šo sezonu, 12. gada? Šīs sezona pagaidām nav bijusi pārāk spīdoša. Pavasarī bija neliela trauma un pēc tam nepārāk labi gāja sacensībās, bija grūti ieskrieties. Galīgi negāja pirmajā pusē, pēc tam par katru starpvārku arī labāk, nevar vasaras vidū var mamīties vismaz normāli. Seņo tikai tā kā visus kārtas uz sezonas otrā pusē mums kaut ko parādīt. Vēl Eiropas čempionāts, priekšā pasaules čempionāts. Kas ir tavs tāds varbūt labākais sasniegums šogad? Mēs noteikti zinām, ka tas ir. Kā tu pats skaties? Priekš komandas tieši mums labākais bija Parīzes PU23, kur mūsu komanda izcīnīja 3. un 4. vietu. Mēs ievienojās 20. vietā. Bija ļoti labs komandas darbs un komandas menedžers bija ļoti apmierināts. Ja bija izdarījām visu no A līdz Z, ko komandas menedžers teica, bijām katrā vietā priekšā, kur vajadzēja būt, bijām katrā atrāvienā, kur vajadzēja būt, bija komandas biedri un kopiem spēkiem izspēlējām augstas vietas. Paldies ar tādiem sezonas labākiem startiem, par ko bija komandas vairāk apmierināti. Un kā tu vari salīdzināt, piemēram, Latvijas braucējs mentāli un salīdzinoši, piemēram, tiem, kas tavā komandā vai? Latviešu braucēji tādi izturīgāki, kā vai pasaka, ar lielāku ķēpi. Ārzemju braucēji tādi. Vairāk pa skaļas sēdētāji un finišētāji. Latvieši ir tādi, kas brauc ejā un dod virsū. Kādus pats tu sev mērķus esi uzstādījis vispār? Mērķis vispār. Braukt ir gan labi ir manas spēkos un izdarīt visu, ko es varu izdarīt. Un, ja nesanāk nevainot sevi, turpināt cīnīties, iet uz priekšu. Varbūt ir kāds konkrētas lietas, ko? Konkrētas sacensības, konkrēti mērķis. Tā var grūti pateikt.
vajag izmantot, un uz katrām lielām sacensībām vajag gatavoties, un zinot, ka tā grūti ir priekšā nospēlēt mērķi vienas sacensības, un ja tās sacensībās var kaut kas notikt vienā, un kad ļoti viņas ir iep vai kaut ko citu. Un pēc cenšos pārāk nekoncentrēties tikai uz vienu, un gatavoties tikai Eiropas čempionāti individuāli braucēji tikai uz to gatavoties un koncentrēties. Tā, protams, gatavojās vienkārši. Vajag būt, kaut mīnas sazināšu, visam būt gatavam un iet ar attiecīgu attieksmi, kas sacensībām. Ko tu varētu